Tu domā, ka braucot visu redzi? Tas tikai tāpēc, ka tu nezini, ko tu neredzi. Netici? Tūdaļ pierādīsim. Mēs brauksim pa speciālu testu poligonu piķernieku trasē, kur atradīsies dažādi kaitēkļi, kas mums var gadīties ceļā. Bedru grauzis, glāstvabole, stila tauriņš, mācītāja mārīte, izsalkuma muša, kāpurvilcējs. Braucam 50 km/h, kā pilsētā, pa ceļu labo malu. O, Liena, skaties! Čārlis! Kāpurvilcējs, lēns un neprognozējams neiekļaus satiksmēs sastopams uz šosēm un pilsētās. Pasties, kā iznesās. Laikam grib iepazīties. Nu jā, ja iepazīsties, tad varbūt, ka nesmuks. Viņam tā plastmas cepura galvā. Jā, nu pasties, tev īsiņa atnāca. Glāstvabole, neatlaidīgi un trokšņēni spēj vibrēt un skanēt bieži sastopama tīklā. Čau, kā iet, bučas? Nu jā, kaut ko tādu noteikti vajag ilsīt līkuma vidū. To vēlāk nevar izdarīt pareizi. Un kurš uz ceļu skatīsies? Nē, tur nekas interesants nevar būt uz tā ceļa, vai ne? Tur nekad nekas interesants nav bijis. Mums nopelnīts pusdienas par šo braucienu. Izsalkuma muša, bieži kavē, pārtika nori nekošļājot, mēd meklēt ceļu ēdienkartēm. Tad jā, apstīties, kas tev tur iedodas pusdienās. Normāli ēdot stundu paiet, tā ceļā ēdot, stundu ietaupās, tīrais vīnnests. Gazēju, pietiek? Baila, vai ne? Hamburgers. Labi, to varēs apēst, tā kā būsim finišā. Mammiņas, lai iet par viņām jāiet. Pasties, kādu mammīšu uz ceļa. Šitāds lērums. Un vēl kāds sūdzēs, ka Latvijā iedzīvotāji maz. Pat trasē nav vietas. Testa laikā mēs skaitījām, cik ilgi vadītāja acu skatiens ir bijis novērsts no ceļa un redzam, ka šajā braucienā vadītājs, lai arī cik vērīgs nebūtu, uz ceļa nav skatījies 23 sekundes. Vienā reizē gan nevairāk kā 3 sekundes, bet tomēr tas ir sasodīt daudz. Viņš varēja nepamanīt jebko no tā, ko redzējām, un tas ir ļoti bīstami. Kā tev šīs dienas brauciens? Man ļoti patika. Kā tu domā, cik no šī gabala, ko mēs braucām, cik ilgi tev skatiens nebija vērsts uz ceļu? Trešdaļu laika. Jā, apmēram, ne? Jā. Vai tev kā par cilvēkam ir kaut kāds priekšstats, cik tu lielu attālumu veic tajā vienā sekundē, kurā tu novērsi skatienu no ceļa? Nu, 50 km/h. Absolūti nē. Braucot 50 km/h, vienā sekundē tu nobrauc ap 15 metriem. Jā, trešdaļu laika neskatījās. Tas var būt kāds kilometrs, neskatoties uz ceļa. Jā. Nu, lūk, mums tikai šķiet, ka visu kontrolējam, bet patiesībā tā nav. Mums vienkārši pārsvarā gadījumi paveicas. Mēs nevaram būt 100% droši, mēs tikai varam pēc tā tiekties. Padomājiet par savu drošību.